kā reklamēt šādus te produktus. Un ne tikai azartspēlēs, bet tā ir viena liela industrija, kur ir ļoti sarežģīti reklamēties. Varbūt ne sarežģīti, bet ir jāreklamē savādāk, jo platformās kā Google, Meta, tur principā jūs to nevarat darīt likumiski. Kas ir kaut kādas lietas, kā jūs varat vai kā tieši dara jūsu tādas tā kā biznesi, kāds notiek? Šeit viss atkarīgs no valsts. Ja? Ir valsts, kas atļauj gan Google, gan Facebook. Jā, protams, Igaunijā viss ir atvērts mierīgi. Jā. Okay, Google, bet Latvijā nav pareizi. Latvijā ne. Google bišķiņ ierobežos Igaunijā, bet tā lielāku daļu var. Facebook var darīt visu. Ja tu nespēlēsi ar teiksim tā, jau ieejot dziļāk tur ar valsts tur kaut kādiem noteikumiem, ja tur nedrīkst nekādi call to action būt, tu nedrīkst, ja mēs runājam par Igauniju, ja tu nedrīksti radīt kazino elementus, pieņemsim, ja, nevar parādīt reklāmu ruleti vai kartes, ja, bet tu vari visu parādīt par savu produktu, par brendu pastāstīt, visu to drīkst. Ja call to action nedrīkst radīt iespaidu par to, ka kazino var būt pelnišanas kaut kāds veids vai papildus pelnišanas avots, ja, tas, ar ko spēlēs visi nelicenzēti vai arī licencēti tur pirms 15-20 gadiem, tā ir milzīga problēma, un to arī joprojām tā varbūt reputācija nav tā labāka, ka ļoti daudz mēģināja parādīt to, ka kur ir viegla nauda, vai nāc spēlē un tiec pie naudas. Ne. Tas, ko mēs nekad nedarījām pat pirms 15 gadiem, pat tagad, nekad mūža. Ja. Nāc spēlē, ja. Mēs šeit esam dēļ spēles. Ja. Mēs šeit neesam dēļ tā, lai nopelnītu. Ja, tu varēsi nopelnīt, ja, bet tas nav garantēts nekāda veida. Ja. Okay. Es vēl būdams prakse Vegasā pirms tur gandrīz 20 gadiem, atceros, bija kazino vadītājs, kurš teica, ja man būtu rīks kaut kāds, tagad droši vien viņš diezgan viegli to iedomāties ar AI un visu pārējo, ja būtu rīks, kurš pie ies varētu atlasīt cilvēkus, kuri atnāca nopelnīt, es labprāt viņus nelaistu iekšā, jo man nav vajadzīgi cilvēki, kas atnāk ar domu, ka viņi šeit atnāca, ka viņi redz to kā biznesu. Man vajag tos, kas atnāca izklaidēties. Ja? Tas nenozīmē, ka viņi neko nevar laimēt. Viņiem ir tādas pašas varbūtības, kā visiem citiem, vienkārši viņi nāc pēc izklaides. Ja viņi zaudē vai vinē, viņiem tas nekas dienas beigas nemainās. Tas vienkārši ir kaut kāds, tas ir tas pats dopamīns, tikai vienkārši tas varbūt kaut kāds rezultāts dienas beigas ir cits. Ja? Tas tikai tā ir daļa procesa. Pokeru joprojām lielāka daļa, es uzskatu, ka game of skill, ja? Ka tomēr no likuma viedokļa pokers ir arī jāspēlē. Es pats būdams Latvijas Pokera federācijas prezidents tur ļoti sen jau, kad vēl federācija eksistē. Poker ir game of skill, bet tev jābūt ļoti garai distancei. Neviena likuma nevar nodefinēt šo garo distanci. Ja, jo, kā visi profesionāli saka, viena diena pokera ir 90% veiksmes un 10% skilla, un viens gads pokera ir 90% skilla un 10% veiksmes. Plus minus tā arī ir. Tāpēc pokers ir bišķiņ citādāks. Ja, bet tik un tā, ja mēs ņemam konkrētu turnīru vai konkrētu spēles dienu vai konkrētu cash galdu, tad tur tik un tā ir azartspēle. Ja? Ja mēs ņemam 100 turnīrus vai 1000 turnīrus, jā, tā tomēr tur būs redzams, uzreiz skaidri būs redzams, kur cilvēki, kas spēlē labāk, kas spēlē sliktāk, kas spēlē ļoti slikti, kas vispār nemāk spēlē. Okay. Un kā jūs varat reklamēties? Kas ir tie kanāli labākie, kur var? Kanāli, lielākos tas ir brands, tu vienkārši reklamē brendu. Brands un SEO, es domāju, ja. SEO nekāda veida neprekāp likumu, ja. Tu vari investēt SEO, un SEO ir diezgan, online biznesiem. SEO ir ļoti laba platforma. Es domāju, ka var ņemt jebkuru valsti, un SEO azartspēlēm būs tā niša, kur tur no A līdz Z jau tur tā konkurence vienkārši nežēlīga. Tur par katru atslēgvārdu, par katru brandvārdu, tur būs tāda cīņa ar tādiem budžetiem, kuru ļoti grūti iedomāties. Cilvēkam atnākot no malas kaut ko tur tagad uz top atslēgvārdiem SEO, pat tāda maza valsts, kā Latvija, tur gandrīz nav iespējams kaut ko izdarīt. Tā kā jā, es teiktu, jā, ka ir SEO, ir kaut kāds affiliate marketings atkal atkarīgi no valstīm, jā, un ir ļoti daudz tīpaši regulētajos tirgus, kur mēs strādājam tikai regulētajos. Brands ir tas core tā marketinga komunikācija. Jo cilvēki atnāk galā. Jebkuru izvēli, ko cilvēki dara, viņi lielākoties dara izvēloties brandu.
Kā dabūt, ka brendu viņi redz, zina, atpazīst, pamana. Tas ir vienkārši, Tu vari ņemt visus pieejamus komunikācijas kanālus, kas ir iespējami. Nezinu, tu sponsorshipi, kur ir pieejama TV reklāma, kur ir pieejama, nezinu, tur lokāli online mediji un lokāli online mediji. Kāds spēlēs ar kaut kādiem tur subbrandiem, jāatverot, nezinu, tur sporta barus vai kaut kāds tur sporta ziņu portālus ar līdzīgu nosaukumu un tā tālāk. Tas arī tas veids, ko var tādas umbrella brands, kas ir saucas, jā. Ar to var paspēties un mēģināt pēc tam zīmēt linkus starp galveno brandu un tiem umbrella brandiem. Okay. Cik jūs esat gatavi maksāt par vienu reģistrāciju vai vienu depozītu vai kaut kādu tādu metriku? Ļoti, ļoti atkarīgs no valsts, un tas ir tas, ko es noteikti neteikšu ciprus, jā. Bet ļoti atšķiras. Simtos tas ir? Kā kura tirgu? Protams, ja mēs ņemam kaut kādu valsti, kā Zviedrija vai Vācija, protams, tie ir 100. Ja mēs ņemam vienu no Baltijas valstīm, protams, tā nebūs 100. Ja nebūs 100. Nē, bet ja pieņemsim, mēs ņemam UK, mums ir milzīgs biznesa grupa Lielbritānijā, tas ir lielākais tirgus. Un principā tas ir droši vien Eiropā attīstītākais tirgus, kam ir, nezinu, tur ir brendi, kas nodarbojas ar likmēm uz sportu tur 150 gadus, jā. Tas jau, tas ir, jā, tā ir daļa no kultūras. Tur, es domāju, lielākā daļa, kas skatās futbolu, viņi liek uz sportu, un tie betting shopi pirms Covida bija noteikums Londonā, ja tu izēj ārā no viena betting shopa, tad tev jāredz vismaz vēl 2 centra. No tā ir, jā. Tu izēj, un tev pa labi un pa kreisi. Ja? Tu ienāc stājā, izēj, un tev vēl 2. Tā kā, bija likums, ka tā jābūt? Nevis likums, bet vienkārši tāds, viņi bija tik daudz, jā, ka pēc tam Covid visu mainīja, un arī mobilais internets un vienkārši mobilai telefoni visu mainīja tos paradumus, bet iepriekš bija ļoti daudz tiešām, jā. Un, piemēram, ja mēs, kāpēc es minēju Lielbritāniju, UK, Google PPC, uz key atslēgvārdiem, ir brendi, kas gatavi maksāt par kliku 50, 60, 70 poundus. Tas nav CPA, tas ir vienkārši kliks. Jā. Daudz. Jā, bet viņi saprot, ka no key atslēgvārdiem tā konversija no 8-10 klikšķiem atnāks viens lietotājs, tad viņam tur tā matemātika saiet. Varbūt arī nesaiet, varbūt tas vienkārši ir kaut kāds burbulis, ko uzpuš tie marketinga cilvēki un tā tālāk. Bet izklausās ļoti, ļoti dārgi, ja tu maksā 60 eiro par kliku. Tas, jā.